vai būt kristietim nozīmē to, ka mēs šādi tad izdarām kādus labus darbus un esam labi cilvēki, vai tas sevi iekļauj kaut ko vairāk. Sveiks, tu klausies Pereso dziļāk, un šodien mēs turpinam iet cauri Mateja evaņģēlijiem, un nevis visam, bet 5. līdz 7. nodaļai, kur Jēzus runā savu slaveno sprediķu uz kalnu. Un šodien mēs turpināsim ar 13. pantu, un pagājušajā reizē mēs gājām cauri no 1. līdz 12. un runājām par kristiešu raksturu īpašībām, kad Jēzus mūs ir aicinājis un kad mēs sekojam viņam, kā viņa mācekļi. Un šodien mēs turpināsim ar 13. pantu, un Jēzus iesāk ar tādiem vārdiem: Jūs esat zemes sāls. Tad Jēzus neienes, kad tu vari būt. Viņš vienkārši saka, tu esi zemes sāls. Kopš tā brīža, kad tu sako viņam, tu esi zemes sāls. Bet ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā nedara vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama. Tad, ko tas nozīmē zemes sāls? Kad cilvēki klausījās, viņi saprata, ka Jēzus runā par iespējamiem 3 variantiem, ko nozīmē būt zemes sālī. Kā viņa sekotājiem. Pirmkārt, sāls tika izmantots arī kā mūsdienās kā garšviela, kā galda sāls. Otrkārt, tas uzlabā gaļu un ēdienu. Un trešais, tas ir attīrošs līdzeklis brūcēm, tika izmantots tajā laikā. Tad mūsu darbs kā kristiešiem, kā Jēzus sekotiem, kad Jēzus saka, tu esi zemes sāls, kas arī attiecās uz tevi šodien, tas nozīmē to, ka mūsu darbs ir tāpatās kā sāls attur šo te, lai baktērijas nāk pie gaļas, ka gaļa sabojājas, tāpatās ir mūsu darbs atturēt pasauli no korupcijas. Mēs esam aicināti nevis cīnīties ar ļaunu pret ļaunu, bet ar labu pret ļaunu. Un vēlāk mēs arī par to lasīsim. Tāpatās, ka mēs varam būt kā dziedinoši cilvēki citiem cilvēkiem, kas ir sāpināti, tāpēc kā sāls tika izmantots brūcēm, un arī kā tādi, kas atstāja vērtību, kas atstāja šo te patīkamo garšas sajūtu mutē, teiksim. Tā, ka mēs esam cilvēki, kas izceļ lietas, kas iedrošina, kas pamudina, kas palīdz. Un ka mēs tam visam sniedzam klāt ikdienas situācijās dievišķas vērtības. Un kas ir ļoti svarīgi, ko Jēzus saka? Ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā nedara vairs nekam, kā vien ārā izmetam un ļaudīm saminām. Ko tas nozīmē? Ka sāls var palikt nederīgs, ka sāls var tikt sabojāts. Tajā pašā veidā arī mēs, kristieši, ja mēs domājam, ka mēs esam kristieši, kas galvenais ir iet un būt labiem cilvēkiem un darīt labas lietas it kā. Bet ja tas nenotiek no iekšienes uz āru, par ko mēs runājam iepriekšējā reizē, jo tu neesi noklausījies, iesaku aiziet noklausīties, bet ja ne, es gribu, lai tu saproti kaut ko ļoti svarīgu, ka mēs esam aicināti, kā Jēzus sekotāji, kad mēs iepazīstam Dievu, ka dzīvība, mūžīga dzīvība slēpjas tajā, ka mēs iepazīstam Dievu, ka mēs atzīstam viņu, ka mēs ejam dziļākās attiecībās ar viņu. Un ka tas nav, ka tagad man ir jāiet un jādara labas lietas, un es vairs tā nedrīkstu dzīvot, kā es agrāk dzīvoju. Bet tad, kad es patiesi iepazīstu, kas ir Dievs, kāds viņš ir, kad es vēlos būt tuvākās attiecībās ar viņu, ka manas sirds vēlas būt tuvāk viņam, iepazīt viņu dziļāk, būt tāds, kāds ir viņš, jo Dievs aicina mūs, esiet svēti, kā es esmu svēts. Bet, ja es dzīvoju liekulīgi dzīvu kā kristietis, ja es saucu sev par Jēzus sekotāju, bet ja es dzīvoju liekulīgu dzīvi, attiecīgi ārēji it kā ir šie te labie darbi, bet iekšēji es esmu nederīgs, jo Dievs zina, kad, un Dievs redz, vai es rīkojos liekulīgi, vai es rīkojos patiesi, tā kā raksti mūs aicina būt, tad mēs patiesībā apspiežam svētā gara darbību mūsu dzīvēs un arī caur mums, un mēs vairs neesam derīgi. Tādā ziņā, ja es saka, tā nedara vairs nekam, kā vien ārā izmetam un ļaudīm saminam. Šeit mēs redzam. Tālāk, 14. pants. Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Tātad, ļoti interesanti, ko Jēzus saka. Mēs esam pasaules gaisma. Jēzus ir gaisma. Mēs lasām Jāņa evaņģēlijā 1. nodaļā, kad Jēzus ir patiesā gaisma, kas nāca pasaulē, bet cilvēki izvēlējās tumsas darbus vairāk nekā patieso gaismu. Es, protams, necitēju vārds vārdā, bet var aiziet palasīt Jāņa evaņģēlijā 1. nodaļu, un tur tu ļoti skaidri sapratīsi. Un tad, ja Jēzus ir patiešais gaišums, kas ir nācis pasaulē, un ja mēs esam viņa sekotāji, tad viņš šo te gaismu, ja es tā drīkst teikt, metaforās,
spiež ārā caur mums. Un ja viņš šo te gaismu spiež ārā caur mums, tad mēs izdzīvojam šo te gaišumu. Mēs esam pilsēta kalna galā. Ko nozīmē pilsēta kalna galā? Tas nozīmē, ka visi, kas iet garām, viņi paskatās un viņi redz. Tumsā, kad pilsēta. Tāpēc, ja tu varbūt esi kaut kur braucis kalnēnākās vietās, ir īpaši šeit Zviedrijā, kad brauc, ir daudz kalnu visur riņķī, un ja tur ir ciematiņš, ja tur ir māja vai ja kaut kas cits, kas ir kalnā, kur kāds ir iededzis kādu lampu, lukturu vai kaut ko, un Zviedrim ļoti patīk viss caur nakti, kad ir spīd gaismas, un tas ir kaut kas tāds, kas man personīgi ļoti patīk, ka viss caur naktī mums spīd gaismas un logos un vispārējais, un ir interesanti, ka tad, kad varbūt ciemiņi no Latvijas ciemos un nav pierasts Latvijā, ka mums mājās paliek gaismas, ieslēgts logos un viss kaut kur citur, ir interesanti, kad mēs sakam, nevajag slēgt ārā, lai paliek, lai spīd. Un tad cilvēki brauc garām, viņi redz, ka tur kāds ir, ka tur ir gaišums, ka tur ir dzīvība. Un tas pats ir mums jāsaprot, ka mēs kā kristieši, kad cilvēki uz mums skatās, kā mēs izdzīvojam savus dzīves. Tāpēc arī Jēzus saliek šo te kopā par to, kādam ir jābūt mūsu raksturam, kad mēs lasam no 1. līdz 12. pantam šajā te pašā nodaļā, kuru, es noņemu no ekrāna, bet pirms tam, ko mēs runājām. Un tāpēc arī Jēzus saka, ka mēs esam sāls un mēs esam gaišums. Cilvēki mūs redz. Cilvēki redz, vai mēs esam kā tiešām kristieši, viņi varbūt teiks fanātiķi, kas reāli seko un dzīvo pēc Dieva vārda, vai mēs esam tie kristieši, ja kāds klausās audios rādu pēdiņas, vai mēs esam tie kristieši, kas ar saviem darbiem, ar savu dzīves stilu ar neko neatšķiras. Un tad ir jautājums, ja tu patiesi gribi sekot Jēzum, bet ja tu dzīvo tā, kā tu dzīvoji pirms tu nāci pie Jēzus, tad jautājums ir, kā tu vari reprezentēt vienīgo patieso gaišumu, ko varbūt kāds cilvēks tikai vienreiz piedzīvos Jēzu, teiksim tā, es ceru, ka tu saproti mani, caur tevi, kāda reprezentācija mēs esam viņam, šim te cilvēkam. Tāpēc ir svarīgi par to, ka ja es apzinos, ka es sekoju Jēzum, vai es vienmēr izdaru perfekti, protams, ka ne, vai es kļūdos, protams, ka jā, vai es šādi tad nogrēkoju, protams, ka es to daru. Bet, kad mans dzīves stils, kā es izdzīvoju, kā es runāju, gan privātajās lietās, gan publiski, gan viss pārējais, kā es reprezentēju, un pār visam nevis es reprezentēju sevi, lai pacelt sevi augstāk, bet es reprezentēju Jēzu kādā ziņā, ka tad, kad es publiski kļūdos, es arī publiski atvainojos, ka tad, kad es privāti runāju ar cilvēkiem, un ka mana runa privāti ir tāda pati kā arī publiski, ka tā nāk no mīlestības pozīcijas, no paceļošas, no iedrošinošas pozīcijas, kad es, teiksim, publiski runājot tagad video, es runāju varbūt skaisti un viss pārējais, bet arī, kad privāti runājot ar cilvēkiem, tuviem un attālākiem, es nelamājos, kad es runāju iedrošinošu vārdus, kad es esmu patiesi tajā, ko saka mans jā, ir jā, mans nē, ir nē, ko mēs arī vēlāk lasīsim. Tad tam, kā mēs runājam, kā mēs izdzīvojam, ir nozīme, jo ja es gribu, ka cilvēki patieši piedzīvo Jēzu, un nāk pie viņu un redz, ka tur ir patiesas spēks tam visam apakšā, tad kā es varu viņu patiesi reprezentēt, ja tas, kā es dzīvoju, ar neko neatšķirās? Tāpēc Jēzus saka, ka mums ir jābūt kā sālim, un nevis tikai jābūt, bet ka mēs esam, un arī kā gaismai. Un nevis pašiem no sevis, bet šis Jēzus ir patiešais gaismas, kas spīd no mums. Un arī viņš saka 14. pantā, kas stāv kalnā un nevar būt apslēpta. Pilsēta, kas ir uzbūvēta kalnā, neviens nevar apslēpt. Tāpatās, kad mēs ejam un dzīvojam, mēs nevaram dzīvot visu laiku slepenas dzīves, tad mums ir jāievācās kaut kur, es nezinu, klintīs jādzīvo. Un tikai tad mēs apslēpsimies, teiksim tā, bet mēs zinām to, ka Jēzus mūs aicina iet un dzīvot dzīves ārā kā liecības cilvēkiem. Tālāk, lasot, 15. līdz 16. pāns mēs lasīsim. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Tātad, Jēzus laikā, lai uztaisītu sveci, tas bija diezgan normāli. Viņiem bija vasks un viss pārējais. Arī sieva brīvajā laikā taisa sveces, un teiksim, process ir diezgan, tev ir jāzina, ir specifiskas lietas, kas tev ir jāzina, bet process pats par sevi nav tik sarežģīts. Bet,
lai tajā laikā, Jēzus laikā uzturētu šo te sveci, vajadzēja eļļu. Un eļļa bija kaut kas tāds universāls, ko var izmantot gan svecēm, gan ēdienam, gan kā nauda. Eļļa bija diezgan plaša pielietojuma materiāls, kam bija ļoti liela augstuma vērtība. Tātad Jēzus saka, sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Kāpēc? Tāpēc, ka, lai tu tiešām iededzinātu sveci, tev ir jāsaprot tas, ka man tas tagad maksās. Tas nav elektrības rēķins, kas atnāks mēneša beigās, kad ieslēgt vai izslēgt, tas izmaksās varbūt ekstra eiro kaut ko mums. Bet tas bija tiešām dārgi. Tātad, kad tu investē kaut ko, kaut kamā, tu to neliksi zem pūra, jeb zem gultas, kā citā tulkojumā, bet lukturī. Kāpēc? Lai visi redz, tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tātad šī te gaisma, ja tu esi kā svece, kā lukturis, kas dod šo te gaišumu ne tikai kā pilsēta kalnā, bet arī privāti savā namā, tas kaut ko maksā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Tātad, kā jau es minēju pirms tam, mūsu dzīvēm ir jānorāda uz Jēzu, kad ir kaut kas vairāk, kad ir kaut kas lielāks, kad ir kaut kas patiess. Bet kad Jēzus runā par to, ka sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, tad tā spīd visiem, kas ir namā. Bieži vien ir tik daudz dzirdēts, kad ir daudz kalpotāju, daudz sludinātāju, mācītāju un viss pārējais, kuri ārēji mēs skatāmies, viņiem ir liels ministrijas. Viņi brīnišķīgi kalpo cilvēkiem, brīnišķīgi runā, viss ir tik super. Bet, kad mēs paskatāmies, kas notiek viņu ģimenēs, ka viņu bērnu viņi ienīst, ka viņi negrib pavadīt laiku ar viņiem, ka viņi saka, ka mans tēvs uz skatuves ir viens cilvēks, bet mājās viņš ir pavisam cits. Vai mums ir pat pazīstami cilvēki, ar kuriem mēs esam runājuši, kas saka, viņi jau tagad ir pieauguši jau pensijā, un viņi saka, jā, mans tēvs bija sludinātājs, mans tēvs bija mācītājs. Bet mājās viņš nekad neatvēra Bībeli, nekad nerunāja par Jēzu, nekad es neredzēju viņu praktizējam to, ko viņš runāja. Tad jautājums, mums ir viegli būt ārēji cilvēkiem, kas smaida, kas staigā ar maskām, ka viss ir super, viss ir jauki, viss ir brīnišķīgi. Bet kādi mēs esam mājās? Kāds es esmu pret savu sievu? Kāds es esmu pret saviem bērniem? Kāds es esmu pret saviem vecākiem? Kādi mēs esam savā namā? Un tur arī bieži vien atverās vai nu patiešais gaišums vai patiesā liekulība. Tāpēc, kad iet runa par ģimeni, ir tik ļoti grūti būt kādam, kas mēs neesam. Kādā ziņā? Visticamāk, tu zinās, kā tas ir, kad tev ir brālis vai māsa, un es esmu sveitīts ar 2 brāļiem un 2 māsām, un, teiksim, tas, kā es runāju ar viņiem privāti, ja, teiksim, es gribu reprezentēt Jēzu, un ja es ar viņiem privāti runāju kā pasaulīgs cilvēks, lamājos un aprunāju un nosodu un kliedzu un vispārējais, bet ārēji viņi skatītos šo te video un viņiem teiktu, tas nav tas pats Jēkabs. Tad tur skaidri un gaiši ir, jā, teiksim, cilvēki, kas nezina mūsu ģimeni un vispārējais, viņiem būs tāds, viss ir tik super, bet kas notiek iekšienē? Tāpēc ir ļoti svarīgi, kad es patiesi tuvojos Jēzum, kad tu patiesi tuvojies Jēzum. Kāpēc? Jo ārēji mēs varam dot tikai tik daudz, mēs varam staigāt tikai tik daudz ar tām maskām, ko mēs uzliekam virsū. Bet tad, kad es patiesi tuvojos Jēzum, kad es iepazīstu viņu vairāk, kad es augu atziņā par viņu, kad man dievbība paliek lielāka, kad es vairāk izdzīvoju katru dienu kopā ar viņu, kad es saprotu to, cik tas viss ir reāls, mana dzīve patiesi izmainās, un kad mana dzīve patiesi izmainās, tad tas, kā es runāju ar cilvēkiem, man nav pie tā jāpiedomā. Tas nāk automātiski ārā. Kad es vairs nelietoju konkrēts vārds, kad es vairs neaizsilstos tik ātri vai vispār, kad es runāju no mīlestības, no iedrošinājums, kad es mēģinu iepriecināt cilvēks, kad es mēģinu uzmundrināt cilvēks, ne jau tāpēc, kad man vajag kaut ko pierādīt viņam, vienkārši tas nāk no manis ārā. Un kur vēl labāka liecība mēs varam būt saviem mīļajiem? Jo mūsu tuvajiem cilvēkiem Jēzus saka, ka tad, kad viņš bija Nācaretē, viņš aizgāja atpakaļ un viņš nevarēja darīt tur brīnums. Kāpēc? Jo viņi viņu pazina jau no bērnības, kā šis te mazais puika, kas tagad ir izaudzis liels vīrs, var būt Mesija, mūsu glābējs.
Ko tu te stāsti? Es viņu pazīstu. Es zinu, kā viņš tā reizē, pakrit un nokrit. Un viss pārējais un vēl visu kaut ko darīja. Tāpatās arī, kad mēs runājam par saviem ģimenes locekļiem, mēs, kas esam ticīgi, ka mēs gribam, ka mūsu ģimenes locekļi atgriežas. Mēs nevaram viņiem sist pa galvu ar Bībeli un pateikt, tev jāpieņem Jēzus. Jo viņi pateiks, kā tu dzīvo? Izskatās, ka tev pašam vajag Jēzu. Bet tad, kad es patiesi piedzīvoju Jēzu, kad es tuvojos viņam, man dzīve izmainās. Un es varu būt kā liecība viņiem. Un bieži vien tas, kā mēs dzīvojam savus dzīves. Kā mēs ejam cauri grūtībām, ka mēs parādām, ka es kā kristietis, man nav jāmelo. Es arī eju cauri grūtībām. Veselības jautājumos, finansiālajos jautājumos, attiecību jautājumos ir visādas problēmas. Bet kā es tam izēju cauri? Kā Dievs pēc tam pagodinās mūsu dzīvēs? Cik vēl labāk? Kur vēl vairāk es varu parādīt, kad ir Dievs, kurš grib attiecības ar tevi? Tāpēc ir svarīgi, kad mēs esam ne tikai gaisma ārā, bet arī kā 15. pantā ir teikts, ka tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus, 16. pants saka, un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Un mūsdienās, ir daudz ateistu un vispārējais, kas netic, ka Dievs tāds ir, un mēs vienā reizē runājam ar sievu par šo te rakstvietu, un viņi prasīja, godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Bet ja tas cilvēks netic Dievam. Un es aizdomājos par to, un es ticu, ka Svētais Gars lika manā sirdī šo te, kad vai tev ir bijis tā, kad kāds tevi sveitī ar kaut ko, ka tu, ja tu esi ticīgs, tu teiksi, paldies tev, Dievs, tu esi tik piepildīts un tik priecīgs, ka tu saki, paldies tev, Dievs, tu esi tik brīnišķīgs, ka tu lieto šo te cilvēku, lai pagodinātos manā dzīvē. Vai arī, ka tu kādam kaut ko citam svētī vai iedod vai uzdāvināji vai vienalga ko, un šis cilvēks nav ticīgs, bet viņa runa ir tāds, ka viņš no sirds dziļumiem saka, paldies tev! Tas ir wow, vienkārši tas cilvēku uzrunā vispārējais, kad viņam nāk no šīs te sirds pilnības, ka viņš ir tik pateicīgs. Tā es ticu un uzskatu, ka tad, kad mūsu darbi nāk ārā, tie pagodina Dievu, un cilvēki arī slavē Tēvu, apzināti vai neapzināti. Un šis ir kaut kas tik ļoti svarīgs, ko mēs palaižam garām, un tik daudz cilvēki nesaprot, diemžēl. Un tāpēc arī mēs darām to, ko mēs darām, gan šeit, gan draudzē un visur citur. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus. Šeit, jūsu labos darbus. Es ceru, ka tu skaties uz ekrānu. Ja nē, atver un paskaties. Jūsu labos darbus. Redzi? Tik daudz cilvēki domā, ka kristietība, tu esi tikai labs cilvēks. Bet tad man ir jautājums. Jēzus saka, ka neviens nav labs kā tikai Dievs. Ko tu man saki uz šo te? Nav neviens labs cilvēks. Tad, ko tas nozīmē, kā es arī iesākumā teicu? Vai kristietība ir, ka mēs esam tikai labi cilvēki, vai tas sevi apslēp kaut ko vairāk? Mēs runājam par šīm maskām. Mēs varam uzvilkt maskas. Es varu iet un būt darbā, šis te brīnišķīgais cilvēks, bet atnākt mājās un varbūt cist savu sievu, un nē, es to nedaru. Bet, kad mēs patiesi iepazīstam Dievu, kad mēs saprotam to, cik žēlsirdīgs viņš ir bijis pret mani, cik piedodošs viņš ir bijis pret mani, cik ļoti viņš man ir svētījis, kad es piepildos ar viņu, tas nāk no manis ārā automātiski, kā jūs minēju pirms tam. Un tad, kad tas nāk automātiski arī ārā, arī mēs automātiski būsim žēlsirdīgi pret cilvēkiem. Mēs būsim piedodoši, mēs viņus svētīsim, mēs viņus pacelsim, mēs viņiem dosim lietas, mēs sapratīsim to, ka tam cilvēkam ir vairāk vajadzīgs nekā man. Un mēs darīsim lietas, kuras priekš mums liekas, bet tas ir normāli. Dievs to pašu ir arī devis un parādījis pret mani. Bet priekš tā cilvēka viņam būs tāds, wow! Un Svētais Gars mūs var lietot tālāk, lai mēs būtu kā liecība šiem te cilvēkiem. Varbūt būs iespēja padalīties ar evaņģēliju, un ja ir, izmantojam to, padalīties, kad ir Dievs. Kāpēc tu esi tik piedodošs? Kāpēc tu esi tik mīļš? Un es zinu, kad ir šāds te, kad, un cilvēki jau mūsdienās vairs nesaka, jo visi ir diezgan pieklājīgi un viss pārējais un un viss pārējais, bet bieži vien tajās saspringtākajās situācijās, kurās visi citi aplamā kādu, aprunā kādu un vispārējais, kad mēs parādam to, ka nē, es tā nedaru, es to neatbalstu, tomēr viņiem paliek tāds, kāpēc? Un tici man, ir bijušas iespējas, kur man ir bijušas iespēja tikai dēļ tā, kad es rīkojos nedaudz savādāk tajā situācijā, ka man ir bijusi iespēja parādīt Jēzus gaismu, Jēzus liecību.
Ar to es pat nerunāju par Jēzu, bet es parādu caur savu attieksmi, caur savu runu, kad ir kaut kas vairāk, kad prasa, kāpēc tas tik mīļš un par to cilvēku viņš taču to. Un tur man ir iespēja. Dievs ir bijis žēlsirdīgs pret mani, Dievs ir piedevis mans grēkus. Jēzus saka, tam, kam ir piedots daudz, tas mīl daudz, tam, kam piedots ir maz, tas mīl maz. Zini, tie esam mēs. Tāpēc, kad mēs domājam, ka Dievs man ir maz piedevis, un tāpēc es maz mīlu, jo es taču neesmu tik slikts cilvēks. Es taču neesmu tur kādu nogalinājis, es taču neesmu tur kādu medījis vai vēl nezinu ko. Bet, kad mēs apzināmies to, cik viens grēks ir pretīgs Dieva acīs, kad mēs saprotam to, cik ļoti Dievs man ir piedevis, cik daudz viņš man ir piedevis, es saprotu to, ka man nevajag neviens nogalināt. Man nevajag nevienu, izdarīt kaut ko slimu ar cilvēku, lai saprastu to, ka Dievs man ir tik daudz piedevis, un Dievs man katru dienu piedod grēkus. Tāpēc, ka katru dienu es izdaru kaut kādu grēku, ko es pat neapzinājos, ka es izdarīju, bet Dievs man tāpat piedod. Un tad ir jautājums, kāpēc es nevaru būt tāds pats piedodošs pret citiem, žēlsirdīgs pret citiem, jo es arī tad mīlu daudz, jo es saprotu, ka Dievs man ir piedevis tik daudz, kad es nāku pie šīs te atklāsmes, kad es neesmu labs, ka man ir vajadzīgs glābējs. Man ir vajadzīgs glābējs. Mums visiem ir vajadzīgs glābējs. Un es arī aicinu, ka tu aizdomājies. Ja tu vēl nepazīsti Jēzu kā savu kungu un glābēju, es tiešām lūdzu, ka tu pārskati savu dzīvi. Kad ir lietas, kuras tu esi pašaus garām, viņš tev ir gatavs piedot visu, bet nāc pie viņa. Nāc pie viņa. Tātad, 16. pants. Tāpēc, kristieši, mums nav jāstaigā ar maskām. Jāmelo sev un jāmēģina melot citiem. Mēs esam patiesi tādi, kādi mēs esam. Bet mēs izdzīvojam ārā no sirds pozīcijas, ja to drīkst teikt, no sapratnes par to, ka Dievs, tu vienkārši esi tik amazing, tik iespaidīgs, bijis tik labestīgs pret mani, ka tad, kad es domāju par tām svētībām, kuras Dievs man ir devis, kam ir tāds, es pilnīgi gribu stāstīt par Jēzu, es gribu runāt par viņu, es gribu svētīt cilvēkus, es gribu kalpot cilvēkiem. Kāpēc? Tāpēc, ka es saprotu to, cik brīnišķīgs ir Dievs bijis pret mani. Un tas ir kaut kas iespaidīgi. 17. pāns. Nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Ko šis te nozīmē? Jēzus laikā, Jēzus, kad sludināja, viņš runāja ar autoritāti. Viņš runāja kā cilvēks, ko citi nekad nebija dzirdējuši, kā Jēzus runā. Ko nozīmē? Kāpēc viņš tā saka, es neesmu atnācis atmest bauslību vai praviešu? Kas ir bauslība vai pravieši? Bauslība ir Tora, pirmās 5 mūsu grāmatas un pravieši pārējās visas grāmatas. Tātad, cilvēki domāja, ka Jēzus radikālā sludināšana, tas, ko viņš runāja, mācība un vispārējais, iet pret bauslību. Vai kad viņš nes kaut ko jaunu vai kaut kas nesaprotams brīžiem. Pilnīgi prāta apgriezoši pavisam savādāk. Kādā ziņā mēs vēlāk iesim cauri, ka Jēzus saka, tu esi dzirdējis, bet es tev saku. Attiecīgi, vecajā derībā ir teikts tā, bet es tev saku. Šitā. Mēs iesim precīzāk cauri un jā. Tad Jēzus radikālā mācība, viņiem likās, ka iet pret bauslību, bet patiesībā Jēzus atklāja tās dziļāko vērtību un nozīmi. Un patiesībā, ja mēs lasām, mēs saprotam to, ka vecā derība caur visai bauslībai un praviešiem norāda uz Jēzu, uz pašu perfekto pilnību. Jēzus bija pilnīgs un perfekts, patiesi Dievs. Un šī te bauslība un pravieši norādīja uz viņu, un tāpēc viņš saka, es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Tad viņš bija piepildījums. Viņš bija tas. Bauslība norādīja, ka lai mēs iemantot mūžīgu dzīvību, mums vajag turēt šos te baušļus, bet mēs sapratām, ka mēs to nevaram izdarīt. Mēs nevaram nodzīvot perfektas dzīves. Tāpēc Jēzus nāk un piepilda visu, un bauslība norādīja uz jaunu derību, ko mēs saucam jaunā derība, kas sākas ar Mateja evaņģēliju līdz atklāsmes grāmatai, kad ir nācis pats glābējs Mesija, lai liekot savu ticību uz viņu, mēs varam iemantot mūžīgu dzīvību. Vecā derība norāda uz jauno derību, uz Jēzu. Jo 18. pants saka tālāk tā, jo patiesi es jums saku, tiekāms debesis un zeme zudīs, nezudīs neviena, ne vismazākā rakstu zīmīte, ne rakstu galiņš no bauslības iekams viss notiek. Tātad Jēzus runā par to, ka, jo daudziem kristiešiem gribās atmest veco derību, nē, mēs lasām tikai jauno derību un psalmus. Nē, mums vecā derība
ir jāņem līdzi, jo Jēzus to apstiprināja, teica, ka tā ir pilnīgi un uzticama. Tāpēc mums ir svarīgi to lasīt un izprast. Tāpēc, ka tik daudz kristiešu domā, ka vecās derības Dievs ir savādāks nekā jaunās derības Dievs. Pilnīgākās muļķības. Tā nav. Tas pats Dievs, kas ir jaunajā derībā, ir tas pats Dievs arī vecajā derībā. Ja Dievs ir tas pats Dievs vakar, šodien un mūžīgi. Tāpēc mums ir svarīgi lasīt veco derību, saprast to, izprast to un redzēt, kā tā norāda uz Jēzu, gan, kad iet runa par templi, par upurēšanu, par bauslību, par visu, kas notiek vecajā derībā. Tas norāda uz Jēzu, uz Mesiju, kas nāca un bija patiesi staigāja uz zemes 2000 gadu atpakaļ. Tātad, 19. pāns. Ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māca ļaudis, tas būs vismazākais debesu valstībā, bet ja kas dara un māca, tas būs liels debesu valstībā. Tad mēs kā kristieši mēs saprotam to, ka mums nav jādzīvo pēc vecās derības bauslības, pēc šiem 613, manuprāt, 618, precīzi vairs neatceros, baušļiem, bet Jēzus mums dod jaunus baušļus, pēc kā mums ir jādzīvo. Pirmais mīl Dievu un otrais mīl savu tuvāko. Jo šajos te divos baušļos ietilpst viss vecās derības bauslība. Un ir vēl citas lietas, kuras Jēzus mums atklāja gan evaņģēlijos, gan arī caur vēstulēm, kas ir tālāk sākot pēc apustuļu darbiem un arī apustuļu darbos, un arī tālāk atklāja lietas, kas mums ir jādara. Pieņemsim vienu no tām, vienkārši kā piemēram, ir dzenieties pēc dāvanām. Tad, ja es kā kristietis nedzenos pēc svētā gara dāvanām, ne jau lai paceltu sevi, bet lai būtu kā tas, kas ar šīm te dāvanām var kalpot draudzei, es patiesībā nedaru to, ko Dievs saka savā vārdā. Un ko tas nozīmē? Ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māca ļaudis, tas būs vismazākais debesu valstībā. Tad, ja tu seko Jēzum, ja tu pieņemsi Jēzus Kristu kā savu kungu un glābēju, ja tu nodevis savu dzīvi viņam, un ja tu tiecies pēc svēt dzīves, nevis no, kad es tagad darīšu vienkārši labas lietas, bet kad es pieaugu atklāsmē par to, kāds ir Dievs. Un arī to izdzīvoju ārā, jā, mēs varam iemantot debesu valstību, bet ja mēs atmetam kādu no vismazākajiem baušļiem un tā mācam ļaudis, tas būs vismazākais debesu valstībā. Tad mēs varam tikt izglābti, bet ja es pieņemsim cilvēkiem mācīšu, nē, tev vairs nav jāatdzinās pēc svētā gara dāvanām, jo tādas vairs neeksistē un ir, diemžēl, cilvēki, kas tā tagad sludina, tad teiksim tā, tad teiktu, jums nav jādara tas, ko Dieva vārds saka, jums ir jādara tas, ko es saku. Es ceru, ka tu saproti. Bet, ja kas dara un māca, tas būs liels debesu valstībā. Tad ir ļoti svarīgi, ka mēs, kad lasām Bībeli, es saprotu, tas ir Dieva vārds, un es 100% viss, kas tur ir rakstīts, es to arī mācu. Kā tas ir? Patīk cilvēkiem vai nē? Gribas dzirdēt vai nē? Jo Dieva vārds runā par lietām, par kurām mūsdienās cilvēki negrib runāt. Par homoseksualitāti, par abortiem, par grēku, par tik daudz lietām. Bībele runā, tāpēc mums ir svarīgi, ka mēs bezbailīgi sludinam vārdu. Un tie, kas gribēs patiesi iepazīt Dievu, viņi to arī dzirdēs un klausīsies. Un tie, kas negribēs dzirdēt, viņi tāpat neklausīsies. Tad man ir jautājums, kāpēc mēs kā kristieši baidamies sludināt patieso Dieva vārdu un mēģinam to piegriezt un pielāgot un nogriezt, tas vairs neatiecās mums šodien, un tas arī nē, un šitas arī nē, un mēs mēģinam paiet pasaulē pa spalvai, lai gan pasaule ienīda Jēzu, pasaule piesita Jēzu krustā, un mēs mēģinam glaudīt pa spalvai pasauli, lai viņi tikai pieņemtu mūs. Mums ir jāsaprot tas, ka pasaule mūs nekad nepieņems. Tāpēc tā vietā, lai es kaut ko imitētu, lai kaut ko tēlotu, es sludināšu patieso Dieva vārdu, lai arī ko tas maksā. Un mums tas ir jāsaprot kā kristiešiem, ka mums ir jāsludina Dieva vārds patiess, tīrs, nesajaukts, nesamaitāts, un ja cilvēkiem tas nepatīk, un ja cilvēki tāpēc mūs vajā, Jēzus saka, ka arī viņu viņi ienīda. Un ja pasaule ienīda Jēzu, viņi ienīdīs arī mūs. Kāpēc? Jo mēs patiesi sekojam viņam. Un kā mēs arī pagājušajā reizē lasījām, tie, kas grib dzīvot dievbijīgas dzīves, viņi ies caur mocībām.
Tad, ja mēs patiesi sludināsim un izdzīvosim dievbijīgas un svētas dzīves, mēs savā ziņā iesim cauri grūtākām lietām, jo mums tas kaut ko maksās. Ka mēs izvēlamies nedzīvot tā, kā dzīvo šī pasaule. Tāpēc ir svarīgi, kā šeit ir teikts, ka mēs mācam vārdu patiesi un tīri. Un pēdējais pāns, ar kur mēs arī šodien beigsim, ir 20. Jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Un varbūt liekas, bet viņi taču zināja Toru no galvas, viņi varēja viņiem bija šāds te eksāmens, kad viņiem nolasīja rakstu vietu, tiksim tā kā eksāmenā orāli, ja? Un viņiem bija jāpasaka iepriekšējā rakstu vieta, tā rakstu vieta un nākošā rakstu vieta. Pieņemsim, ja viņiem kaut kas tiek nolasīts no, 5. mūzus 2. nodaļas 3. pants, viņiem ir jāpasaka, kas ir 2. pants, 3. pants un 4. pants vārds vārdā. Nevis tā, kad apmēram to domu pasniedz. Ir rakstīts, kurus var nocitēt vārds vārdā, tīpaši Jāņa 3.16, mēs visi varam, bet jautājums ir uzprast kristietim, kas ir 15. pants un kas ir 17. pants, tad ir tāds, ka es pat īsti nezinu, un es labāk nemēģināšu. Bet tad stāsts par to, ka viņiem bija jāzina Tora, 1. 5 mūzes grāmatas, vārds vārdā. Un bija saduķēji, kas neticēja šai te mūžīgai dzīvībai, garīgām lietām un vispārējais, un tāpēc viņi arī neatzina tālāk pēc šīs te Toras pārējās grāmatas, bet bija farizēji un rakstu mācītāji, kas atzina, ka tas ir Dieva vārds un vispārējais, un viņi mācīja no viņām, un viņi pārzināja, un ļoti labi viņi zināja. Bet tagad ir nākošais jautājums. Ja viņi zināja Dievu vārdu, un mēs kā kristieši, es personīgi tiecos, es gribu zināt vairāk Dievu vārdu, es lasu, ja man sanāk katru dienu, tiešām no sirds es gribu lasīt, es gribu iepazīt, es gribu saprast, es klausos, es lasu, es mācos, es gribu dziļāk uztvert Dievu vārdu. Un man patīk runāt par Dievu vārdu. Man patīk, tāpēc arī tas, ko es tagad daru, es to daru, tāpēc, ka man tas dod tādu piepildījumu, ka es vienkārši varu runāt par to, cik Dievu vārds ir superīgs, ko tas sevi ir apslēpis, teiksim, kādi dziļumi tur ir. Vienkārši, Bet Jēzus saka, ja mūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, mēs nenāksim debesu valstībā. Kādā ziņā? Pavisam vienkārši. Es gribu parādīt no Lūkas 18. nodaļas, Lūkas evaņģēlijas 18. nodaļa, un no 9. līdz 14. pantam mēs lasām tā. Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni, un ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem, viņš stāstīja šādu līdzību. Farizēji tajā laikā, un rakstu mācītāja laikā, un saduķeji. Viņi domāja, ka viņi vienīgi ir svēti, taisni un perfekti, un visi pārējie ir kā, teiksim tā, traucēklis, un galvenais iemesls viņi domāja, kāpēc nenāk Mesija. Jo ja visa tauta būtu tikpat svēti kā viņi, tad Mesija jau būtu atnācis un izglābs un atbrīvojis viņu. Tad viņi ļoti nicinoši skatījās uz pārējiem. Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni, un ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem, viņš stāstīja šādu līdzību. 2 cilvēki aizgāja uz templi Dievu lūgt. Viens bija farizejs, bet otrs muitnieks. Muitnieks, tātad grēcinieks. Farizejs nostājās un lūdza pie sevis. Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju 2 reizes nedēļā un maksāju 10. tiesu no visiem saviem ienākumiem. Turpretim muitnieks iztālēm stāvēdams neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm. Kāpēc? Jo viņš zināja, es zinu, ka es esmu grēcinieks. Es nedomāju, ka es esmu baigi taisnīgs. Es nedomāju, ka es esmu perfekts. Es zinu, ka man ir vajadzīgs glābējs. Iztālēm stāvēdams neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm un sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es man žēlīgs. Man ir vajadzīgs glābējs. Dievs, tikai tu vari mani izglābt. Tikai Dievs, tu mani vari atbrīvot no grēka, kas mani tur sasaistītu kopā. 14. pants.
Es jums saku, viņš, kurš viņš, muitnieks, nogāja savās mājās taisnots, labāks par otru, jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Ko tas nozīmē šī rakstvietā? Jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Saliekot šos te divus kopā. Ja es saprotu to, ka man ir vajadzīgs glābējs, kad es nelieku savu ticību uz sevi, uz saviem darbiem, uz to, cik labs es esmu, no saviem labajiem darbiem, es zinu, kad es iemantošu mūžīgu dzīvību. Bet ja es domāšu, kad es esmu taisnīgs, kad es esmu perfekts, kad es esmu svēts, kad es esmu labs cilvēks, jūs taču neesmu kā viņš. Es taču nedaru tik trakas lietas kā viņš. Es taču tad palīdzu cilvēkiem, es taču dodu finanses, es taču it kā iedrošinu, es taču it kā pastāstu joku. Bet kas notiek sirdī? Jēzus runā par farizējiem, kad ārēji kā skaisti trauki, bet iekšēji tukši, miruši kapi. Un tāpēc mums ir jāsaprot, ka kristietība nenozīmē, es esmu labs cilvēks. Nē. Kristietība nozīmē, man ir vajadzīgs glābējs. Man ir vajadzīgs glābējs. Un lasot patieso Dievu vārdu, es redzu, ka Dievs sūtīs savu dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazūst, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Paldies Tev, mīļais debes Tēte, ka mēs varam lasīt un baudīt Tavu vārdu. Kungs, es lūdzu, ka šis Te vārds, ko mēs šodien runājām, ka tas iespiež dziļi mūsu sirdīs, Tēvs, ka mēs vēlamies iepazīt Tevi kā mūsu kungu un glābēju, kā patieso Dievu, Tēvs, ka mēs katru dienu pieaugam atziņā par to, kas Tu esi, lai mēs netēlotu kaut ko mēs neesam, bet ka mēs izdzīvotu patiesi to, kas mēs esam, no tā, ko Tu saki, Tēvs. Un Tēvs, ka mēs būtu Tevis vadīti caur Tavu garu, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Šodien mēs arī beigsim ar to, un jaunadēļ turpināsim, iesim tālāk, līdz 7. nodaļas beigām, runāsim par Jēzus sprediķu uz kalna, un ja tu vēlies sekot līdz, klausīties, mācīties dziļāk, ja tev ir, tad droši arī piesako, un ja tev ir tavas domas, labprāt droši rakst komentāros, kā tu skaties uz šīm rakstvietām, ko Svētais Gars tev ir atklājis, un tad jau tiksimies nākošajā video. Atā!